pēc PSRS valsts televīzijas un radio raidījumu komitejas pasūtījuma. Rīgas kinostudija. Cīrulīši. Pēc tāda paša nosaukuma Harija Gulbja lugas. Scenārija autors un režisors inscenētājs Oļģerts Dunkers, operators inscenētājs Gvido Skulte, māksliniece inscenētāja Ināra Antone, komponists Raimonds Pauls, skaņu operators Igors Jakovļevs, režisors Juris Celms, operators Gunārs Krievs, tērpu māksliniece Dagnija Melnāre, Edītas Norītes Griņus, Maijas Kindersonis montāža, redaktors Vladlens Dazorcevs, mūzikas redaktors Nikolais Zolotanos, filmas direktore Tatjana Zujeva. Lomās Zelma, Veltelīne, Elmārs, Juris Leiskauns, Gundega, Vija Artmane, Raimonds, Uldis Dumpis, Vizma, Lilita Ozoliņa, Silvija, Anda Zaice, Ingrīda, Astrīda Kairiša, Didzis, Dins Ritenbergs, Gatis, Erlens Ritenbergs. Es šorīt biju atvadīties no tēva kapa. Vajadzētu uzlikt apmali, tagad jau nebūs kas kopīgi. To vairs nevar paspēt. Var. Pa ceļam uz māju es biju iegājis pie galdnieka. Tev zelmiņu es uztaisīšu ātri, tā viņš saka. Kā tu domā, Elmār? Krāsot zaļu vai brūnu? Krāso zaļu. Varbūt tomēr brūnu, atvest pirms aizbraukšanas zemi un uzlikt brūnu kasti. Ko tu man prasi, mamma? Es gribu aprunāties ar tevi, dēls. Vienmēr tu citiem prasi, ko darīt. Es tā esmu pieradusi. Kad tu vienreiz kļūsi patstāvīga? Tavs tēvs jau arī vienmēr teica, ka man savas galvas nesmu. Tāpēc, ka tu viņam prasīji katru sīkumu. Viņš tā bija pieradis. Drīzāk jau nu pieradināts. Nekā. Redzi, nu, Gundega neatbrauc. Iesim nu dēls mājās. Varbūt atbrauks ar vakara autobusu. Tik tālā ceļā jau viss var atgadīties. Nu tad krāsosim to kasti brūnu. Dari, kā gribi. Tu zini, mam, es tev negribu sarūktināt, bet ja tev būtu bijis citāds raksturs, arī man būtu izveidojies citāds sievietes ideāls. Bet vai tad Gundega ir slikta? Viņa vienmēr tā rūpējas par tevi. Tu Raimondam zvanīji? Vajadzēja zvanīt? Atkal. Bet tad tam būtu bijis kāda jēga. Čo droši viņa ceļā uz šajien. Un tāpēc, ja es nezvanīju. Ļoti labi. Raimond, vai varēsim braukt? Tūlīt varēs. Es mammas istabā uz palodas noliku kaktus, lai redz, ka kolhoznieki arī iet līdz modei. Viņai kaktus patīk? Droši vien. Ej, tikai nezinu, vai vajadzēja tos puikas ņemt līdzi. Nepietiks vietas mammas mantam. Mēs taču sarunājām, ka viņai būs tikai 2 koferi. Pārējo vai nu likvidēs, vai atstās kaimiņiem. Puikas! Didzi, Gati! Kur jūs esat palikuši? Gati! Ko tu tur dari? Tūlīt izbeidz! Tu dzirdi, izbeidz, kur grāmas? Es tu saprotu! Ko tu tur dari? Kāp zemē! Vairs nevar kaut kādu nenormālu bērni! Sen jau te vajadzēja būt mašīnā! Es nolākšu pašas midvenu un iešu! Parādīšu tautu midvenu! Nē, es nevaru! Didzi, nāk tūlīt nāk šut! Es nevaru, jūs man abi kapā iedzīsit! Mēs šaujam! Paskat, Ingrīde. Ingrīde,
Labdien! Labdien! Man jau Olga sacīja, ka tu esot atbraukusi ciemos. Labdien, Elmāra! Sveiki! Ko tu sēdi vējā? Tu tik ir atvērts, brauc uz šejieni. Olga teica, tev tur nesot, kas strādā. Jā, man ar sanitāriem nelaimējas. Viena paslaistījās 2 nedēļas, izrādījās, ka dzērāja. Grūts darbs tas tak nav. Sanitāriem? Man šķiet, ka ne. Jāuzkop telpas, jāpamazgā trauki. Brauciet ciemos. Man jau pašai patīk, sevišķi vasarā, kad dzied kastaņi. Turpat jūra, mešs. Mums jau gan te nekāda skaistuma nav. Bērni tā saka. Savs skaistums ir katrā vietā, arī šeit. Tā laikam ir. Kad mēs atnācām uz Cīrulīšiem, man bija tikai 4 gadi. Kad es esot izkāpus no ratiem, nekur tālu neesot gājusi, tikai skatījusies gaisā, klausījusies un teikusi: Cīrulīši, Cīrulīši. Pirmajā gadā mēs dzīvojām zemnīcā. Dēļ būdu uzcēl tikai nākošajā gadā. Māja tikai tad, kad es jau gāju skolā. Viena māsa jau gāja par meitu pie saimniekiem. Otra bija pilsētā, paša pelnīja sev iztiku. Bet vienai bija jāpaliek pie vecākiem. Viens, kas jau te nebija. Zemē vāja. Tādās slapjās pļāvas. Tēvam ar diez kā neveicās ar to saimniecību. Vēlāk izgāja pie vīra. Viņš pēc kāras strādāja par traktoristu, tāpat nebija daudz laika pa māju ņemties. Tāpēc, ja mums tie Cīrulīši ir tādi sačabējuši, ka jāiet prom tagad. Būs labi, mam. Cīrulīši jau nu nav ko nožēlot. Braucam. Brauciet vien jūs abi. Es atcerējos, ka man vēl jāizskrien līdz veikalam. Jānopērk cūkšņu, kurs un alus. Iztiksim, mam. Nu, bet šovakar taču būs pēdējais vakars Cīrulīšos. Viss pēdējo reizi sanāks kopā. Kā un nekad vairs nesatiksies? Šeit Cīrulīšos vairs nesatiksies. Tev atvaļinājums, Elmāra? Nē, es paņēmu brīvdienas. Mamma man pārdzīvot, cenšas neko neizrādīt, bet var redzēt, ka žēl katru sīkumu, katras lietas. Tu vēl strādā tai pašā redakcijā? Tāpat kā tu pārvaldi to pašu aptieku. Ingrīd, tu man nosodi. Tu mazliet dīvaini izsakies. Kā Gundagai klājas? Tu pat zini, kā viņu sauc. Gundaga nesen paaugstināja par docenti. Šodien viņai vajadzēja atgriezties no ārzemēm. Mums paredzams tāds īpatnējs pasākums. Atvadīšanās no Cīrulīšiem. Tu negribi piedalīties? Un ja atbrauks Gundaga? Visu 3. kursu svārstījies starp manu un Gundagu. Kā tu jau toreiz viņu pazini? Tas vecais patefons vēl skan? Droši vien. Tu atceries, kā mēs kādreiz spēlējām. Adatiņu nebija, tad Raimonds vīlēja un lika iekšā nāgliņas. Dejojām. Es tev mācīju valsēt uz kreiso pusi, bet tu biji diezgan neaptēsis. Atnāc šovakar. Ingrīd, kāpēc tu neprecies? Kā tev gribētos, lai es pasaku kaut ko tīkamu? Kā tu dzīvo ar savu Gundagu? Normāli.
Ingrīda, man liekas, ka tu man klusībā ienīsti. Kādreiz jā, tagad gan vairs ne. Elmār, tu ļoti mīli savu māti. Tādus jautājumus parasti neuzdod. Bet tu atbildēji. Jums ar māti kaut kas kopīgs. Tikai tu neesi tik labs kā viņa. Šoferīt, palīdziet! Par vienu melderzeli, pidralā, pidralā. Tas mīlēja vien meitiņ, to otru arī dzem. Pidralā, pidralā, to otru arī dzem. Tas mīlēja vien meitiņ, to otru arī dzem. Visa cieta. Svaigi taču vakar vedām. Lūdzu. Paldies. Man 200 gramu upeņu pompongus, 4 skantēnās un 2 skumbrijas eļļā. Re, kur Cirlīša zelma nāk. Vai tad viņš šodien nebrauc prom? Brauc, mantas jau visas ir sapakotas. Varēja jau nu gan dzīvot tepat, tā jau labāk nekā dēlam uz kakla. Vai mazums veceņi, kad dzīvo vienas pašas savās mājās, ārēs pati, Marija arī, Jansona, Matilda, Pētersona, Alvīna. Pamest tik smuku māju, es nu gan tā nevarētu. Nu, paskaties, cik tur ir. Labdien, labdien. Labdien, meitenes, labdien. Labdien. Sveika. Zelma, labdien, labdien. No tev būs laba dzīve. Būs centrālā apkure, ūdens tecēs pa krānu. Uz veikalu arī nevajadzēs kilometriem dubļus brist. Un to būdu jau var nav ko žēlot. Tā jau viss saka. Biju kantorī, viņa arī. Lai atstājot visu, kā te ir, un mierīgi braucot vien prom, es prasu, vai māju man aizslēgt un atslēgu atstāt kaimiņiem. Viņi smējas. Nu kā tā? Un nevienam tavi Cirlīši nav vajadzīgi. Un pašai būs vieglāk. Vienai jau tāda pavisam jocīga dzīvošana. Tagad, kamēr Elmārs te tās 3 dienas, tā kā vieglāk, kaut arī mēs vienmēr strīdamies. Tur nemaz nav ko gudrot. Govs pārdota, vistas likvidētas, suņa kaķa arī vairs nav. Nekā vairs nav. Man būtu lauks. Nu, kur te nu bez Alus nav. vienu? Nu, labi, tad dod 2 bumbas. Un 2 glāzītes arī. Nekāda dzeršana. Te nav restorāns. Pardon. Stāv kā piemineklis. Olga, kas tad nu? Vai tad nu raudās? Es tur braukšu ciemos. Kas nu vairs ciemos? Nevarēja Raimonds nākt uz mūsu kolhozu. Te nevajadzēja to inženieru. Tur vidzemē viņam kas labāk. Nu, ko nu vairs? Nu, tagad es braukšu pie viņa. Vakar pat skatos, nevaru saprast, ko tas tavs Elmārs tur dara. Celt Ingrīdu kā tad? Skapjus, krēslus, gultus cēt kopā un met ugunī. Vai tā nevarēja malkā saskaldīt? Man tur malkas vairs nevajadzēs. Ko tu tur augstumā dzīvosi? Raimonds māja apsilda ar šķidro kurināmo. Šķidro. Varēja pateikt, es Jānu būtu aizsūtījusi, lai vērtās mantas uz mūsu mājā. Ja jau jums nekā vairs nevajag. Es ņemšu līdzi tikai 2 koferus. Tikai? Tā Raimonds pēc bērēm pateica. Māma, tu nāks pie manis, bet tikai ar 2 koferiem. Cik nu tas bija nopietni domā. Un uz tiem 2 čamadāniem tu tur sēdēsi un gulēsi tukšā istabā. Nu pat nopirktas man pilnīgi jaunas mēbeles. Skapi, atpūtas krēslu, dīvānu. Kam tev vecam cilvēkam jaunas mēbeles? Savas dzīves tev tur nebūs. Nebūs. Vai nu tik traki? Nu, tad es skriešu. Pateikšu Jānim, lai brauc ar mantām pakaļ. Olga, tu āviņas tādus negribi? To vēlāk. Kad tu aizbrauksies, aiziešu un pievākšu visu, kas man derēs. Sandra, neaizmirst paņemt ģitā, bet tu tālāk aptīties ceļu, ja?
Ilmār. Gundega, mēs ar mammu bijām aizgājuši to pretī uz autobusu. Kā tu atkļuvi? Tevi tas interesē? Kas tā bija par sievieti? Tu ļoti labi zini, kas tā bija par sievieti. Pirms pāris gadiem Silviju jūs oficiāli iepazīstināja kapu svētkos. Es neatceros. Vai viņi te dzīvo? Kādreiz dzīvoja pēc kara. Kā viņi te gadījās? Atbrauc pie savas tantes. Piedod, es esmu nogurusi, bet parasti tu man esi sagaidījis līdz laukā, ja ne ar ziediem, tad vismaz ar taksometru. Jā, es varēju aizbraukt jau pretī, ja man bija jābūt te pie mammas. Silvija, Raimonds, neviens nebrauc mammai palīgā sakrabāties, viss te nolikvidēt, uzskat, ka man... Tev iznāk, ka tu man esi varbūt pat gaidījis? Protams. Un tad noskūps man beidzot. Priecājos. Izprašņā mani. Dēdzīgi neatlaidīgi mirst aiz ziņkārības. Tā grūti uzreiz pierast pie tava stila. Nesaprotu, ko tu tagad esi spēlē. Nav nekāda iemesla tavai muļķīgai greizsirdībai, absolūti nekāda. Bet tev nav nekāda iemesla dusmoties. Es esmu muļķi. Tu man esi tā pieradinājis pie sevis. Tu esi... Es nezinu, kas tu esi. Ak, kungs, te jau ir tīrā postaža. Un neviens mums nesagaida. Mamma aizgāja uz bodu. Nu, labi. Es nomazgāšos un pārģērbšos. Zini, dēls, es nedabūju ne alu, ne cūkšņukuru. Nu, ļoti labi. Nevajadzēja stiept 4 kilometrus. Bet Gundaga tā gribēja cūkšņukuru. Gundaga? Nu, jā. Es skatos, nav vairs Terīnas. Tu viņu... Tev tā vecā bļota bija vajadzīga? Marijas tante man tos kāzām dāvināja. 36 gadus tā nearstīts stāvēja skapī un pēkšņi sadomāja lietot. Vai es varu aizsniegt Terīnu no malas, vai man jākāp bedrē? Terīna ir saplīsusi. Tu viņu tīšām saplēsi. Man viņai spilvenu vajadzēja pabāzt apakšā, vai? To mandalīnu arī metīsi bedrē. Nē. Ugunskurā. Kā tu kādreiz gribēji, lai tev viņu nopērku. Atdevu par kilogramu sviestu, tēvs vēl dusmojās. Bet tu man biji nācis pretī viens pats. Naktī, cauri visam mežam, toreiz vēl autobusu negāja. Tev bija tikai 9 gadi. Kāpēc tu tagad vairs nespēli? Tāpēc, ka ar mandolīnu man vairs nepietiek. Bet apgūt ērģeles nav laika. Nededzini to mandolīnu. Atstāj viņa man. Kas te notiek? Kaimiņiem utrupīko? Sveiks, Elmār. Sveiks, Janka. Ko tu te šeptē? Tā ir. Kuras tā ir tās grabaļas, kas jāved? Rei grāpes un viss, kas tajā čupā.
Šķūnī vēl ir kalēja lakti un šādi tādi instrumenti, kas vīram bija. Raimim neder? Viņš jau aizved, kas viņam derēja. Var jau paskatīties. Nu, parādi, Elmār. Tās mana tēva grāmatas. Labākās Elmārs jau aizved uz Rīgu. Zelma, to meitli tu domā te atstāt? Man jau noteikts, ka es no vecām drēbēm nekā nedrīkst ņemt līdzi. Pievāc vien visu, kas te ir. Nē, visu es neņemšu. Nē, vai kādu smuku lampu? Jā, Arvīts vēl bārās, ka es tik lielu pērku. Visi 3 bērni dabūja mācīties pie tās lampas. Var jau paņemt. Kādreiz, kad nodziest elektrība. Stiep, var viņa tādu vienu nest. Stiep, turi! Es tev teicu, ka vienā vajag nest. Ak, tu štāpēc lauva pakuldesām. Ak, štāpēc lauva pakuldesām, kā? Ak, štāpēc. Ak, kā? Izmeti. Dodiet man to patafonu. Ņem vien. Elmār, vai viņam kāda plata vēl ir? Ir? Labdien! Vai, Gundeg, pa kur laiku tu atbrauci? Kamēr tu biji veikalā? Vedekli atkal pa ārzemēm. Kur tā šoreiz? Beļģijā. Aha, nu ja Beļģijā. Labi, Zelma. Jums te pašiem savas darīšanas. Pēc tam mantā mēs atbrauksim rītu. Jāni, braucam. Labs ir, sakāp tik iekšā. Čau, Elmār. Cikos tad rīt? Kā Raimonds gribēs. Braucam. Gundeg. Tu es negribi. Paldies, nē. Izskaties nevesela. Nogudini jau. Tie ārzem braucieni. Dažkārt pašmāju braucieni nogudina vēl vairāk. Tik daudz jaunu iespaidu. Tu piedod man, Gundeg. Es nedabūju to cūku šņukuru. Un zirņus arī aizmirsu izvārīt. Tik pilna galva. Kādu šņukuru, kādas zirņus? Ko tu neatminies? Un es tā bēdājos. Nē, nu ir gan joks. Raimonds atbrauc. Ceru, ka mamma nedomā to visu ņemt līdzi. Kas tajos maisos? Un kas tajās lielajās kastēs? Saliekamās gultas, kur tās liks. Garažā. Nu, sveiks, Elmār. Sveiks. Labdien, Elmār, onkur. Sveiks. Sveiki, puiši. Es skatos, laikam tā kaudze ir tavs darbs. Es centos nolikvidēt, cik vien es varēju. Tas nu ir minimums. Mans lūgums, esiet pret māmu diplomātiski un iecietīgi. Vairāk nolikvidēt patiešām nav iespējams. Tā kā vārdi saprat. Bet es... Miers. Nu, labdien, bērni! Sveika, mamīt! Nu, tātad, nu ir tā tava bagātība, ko? Kūtī vēl kartupeļi. Oho! Man ir viens lūgums tev, dēls. Vai tu nevarētu aizbraukt pretī Silvijai? Viņai jābūt ar to autobusu, kas iet garām 7. Tas ir, ja viņi būs varējis samainīt dežūru. Fiks izdarīt. Redzi, nu, manu mozdēļu. Nu, sveika, mamma. Olimpiādē ražots. Tas ir vecīgs konfekts. Ejiet, ņemiet. Paldies! Pagad, man. Kas te mesos? Lina. Tad rīt laižam, mam, ko? Ko tad vēl citu? Te būs mans pietoksnis. Nē, mans, es te pirmais atskrēju. Nu, labi, ieņemsim pozīcijas abi. Pagatavoties. Redzu vienādnieku. Ugunī!
Galvenais ceļš! Neskrien virsū, es Neskrien, tu pats, es biju pirmais. Es tā domāju. Galvenais ceļš man ir. Leķi! Autobusam tagad noteikti vajadzētu būt jau pieturām. Dažreiz jau autobus nemaz neiet. Kaut no Silvijai būtu laimējies. Kur tagad jauno gadu sagaidīsim? Cīrulīšu vairs nebūs. Tur, kur būs mamma, tur sagaidīsim jauno gadu. Vismaz tev nav iebildumi, ja mēs jaunajā gadā sabraucam visi pie tevis. Lūdzu. Māma vienmēr saka, ka viesi tikai piecūkā māja. Ema, es ieskat pieaugušie runā. Man liekas, ka kvadratūra jums vismaz par trešdaļu lielāk nekā te Cīrulīšos. Jā. Kur tu ies, Vizmiņ? Paskatīšos, vai Raimonds nebrauc. Vizmai varbūt nepatīk, ka es pie viņiem dzīvo. Vecmami, ja mammai nepatīk, tu vari gulēt manā gultā. Un mēs ar brāli sagulēsim vienā. Jā, vecmami. Man šķiet, ka Vizmai vienkārši pietrūkst paškontrols par sevi. Es ar saviem garstāvokļiem nekad nebojāju citiem. Jā? Jā. Lai cik smagi man arī kādreiz būtu. Man arī tā būs jāiemācās. Tas ir nepieciešams, ja tu sevi uzskati par cilvēku. Vai Vīzma, ko teica par mantām, ka man tik daudz? Jā, teic, mangas istabā maz vietas. Visas tavs pantas salīdz garāžā. Brauc! Tētis, brauc! Urrā! Papa, brauc! Vai die, mums pat gaisma nav iedegta. Skrienam pretī! Skrienam! Labvakar, mazie! Vecmāmiņ gaida jūs! Gaida sen jau! Vīzmiņ, labvakar! Ko tu te stāvi? Galvasāp. Ļoti žēl, man pret galvasāpēm nekas nav līdzi. Jāpras mammai, varbūt viņai kaut kas nevajag. Raimond, noņem akumulātoram klēmi, ka neizlādējis. Mam, es tev atvedu sirdzāles. Paldies, meit. Es iešu gādāt vakariņas. Rau kādu mammai apgriezienu, kad pastarīt atbrauc. Man viss vienādi. Jā. Nu? Kā? Ko redzēji? Ko neredzēji? Iespēja milzums. Nopirkt ar ko? Šoreiz nolēma ar lupatām neaizrauties. Nopirku kaut ko no keramikas, vienu vāru katliņu. Paliek vēss! Jā, galvenais jau tas, ko nevar ielikt šematā. Un tad vienu vakaru mēs sēžam vienā kolosālā superbārā, man pienāk viens klāt un jautā, grieviski. Madame, вы, наверное, парижанка. Нет, жалко, es viņam atbildu. Mierā, no! Dieva laime, ka viņi ir tikai divi. Bērniem laiks gulēt, sāksimies. Puikas nāc taču. Jūs nomazgājat rokas ap. Un es nekad neaizmirsīšu pagājušā sestdienas vakaru brigē. Iedomājieties zvanu spēles. Ko es teicu? Pasniedz savu krūzīti. Nu taču negāz ārā. Sanāk pie kūpošiem kartupeļiem. Kartupeļi! Puikas ar rokām! Kad satumst no baznīcas torņiem, zvani atskaņo Bahu. Nu nāciet, nu visi pie galva. Paldies. Bet to nevar izstāstīt. Tas ir jāredz, jādzird, jāizjūt. Un tai pašā laikā briesmīgs pretstats. No Londonas atbraukuši kādi 200 jaunieši ar motocikliem pavadīti vikendu. Mam, kas tas ir vikends? Tagad tēti mājās izstāstīšu. Tas pats, kas subotņiks. Melna kombinezoni, ķivers, rēcoši motocikli. Tu negribi biespienu? O, labprāt, paldies. Reiz, tā tur nav. Kas viņus trends pa ļaužu pārpilnajām ielām, to neviens nezina. Draudīgi, baismīgi. Jā, un Bahs un tīras sidravainas skaņas. Viss tiek sagriezts, sadauzīts. Mēs arī ar Raimondu.
Nākošais gadu brauksim uz Bulgāriju uz zelta smiltīm. Katram tagad mainot 330 rubļus. Jā, ceļzīme par velti. Nu, misija un lordi, ķersimies pie kartupeļiem un skāputas. Mašal, tu esi visvājākā, ņem pirmā. Vai labāk nekā nav? 3 pēdējās vistiņas, tās es nenošmorēju. Tās es došu katram bērnam vienu līdzi. Nebija man laika. Ne jau par cepešiem es prasu. Māsa var tikai priecāties. Raimond, lūdzu, taisi vaļā. Glāzes ir skapī. Vai es pavisam aizmirstu, ka viss taču ir sapakots. Es tūlīt. Raimond, uzsaucies. Man tik šausmīgs smags šiem. Labi, mēs tev palīdzēsim. Domāju, tu aiznesīšu skāpes. Ņemās, vairs. Kā tad ar šāvienu taisīt? Ar šāvienu, ar šāvienu. Lai notiek, mēģināsim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, tad nu nopakots gan. Lai nebūtu jāvad līdz nederīgs lupats. Viss tik saņots jaunās zeķēs un dvēļos. Nu tad raujam ar šāvienu. Ausis cietu! Tas Kādās puses iziet par zemi. Pagaidies tik ātri nevar. Ielai puikā. Silvija, kur tu sasildījāt? Kostu vēl nebūs, lai puikas sēd skāput. Nevar. Mam, nāc šurp, ko tu tur kravājies? Nu tad, sveiki. Sveiki. Nu, sveiki, puikas. Puikas. Nedabūju tāpēc dusmīgi. Man jums tāpat kā jaungadā ir katram maza dāvana. Oho, tad rāda šurpam. Tas tev, Silvija. Tev. Paldies. Raimondu, un tas tev, Elmār. Paldies, man. Neņemiet ļaunā manas vedekliņas un mani mazdēliņi, bet man Es degu ziņkārē. Ei, kaut kas grab. Te dodas attaisīt. Lai. Nē, labāk es. Pagaidi, es pats attaisīšu. Nu, mierā. Mīļie, mana Anniņa un Žanītis. Žanītim lence notrūkusi. Es būtu piešūs nepamanīt. Es nemaz nezināju, ka tu glabā manas lēles, man. Tas tava mašīna. Vēl. Parād man. Romantiķi. Še, Vāle. Paldies. Puikas, nu šī mēs redzēšu. Puikas, ko es tev? Mamā, dod. Dod. Nedod puikām. Mierā. Tevējies pats. Mamā, teici, taču mums atļāva. Teici, darīs ar tādu mašīnu, viņam ir liela mašīna. Viņš es nemaz neprot ar tādu mazu mašīnu spēlēt. Es tomēr teikšu dažus vārdus. Nu pat mēs brīnišķīgā kārtā atgriezāmies 25 gadus tālāk pagātnē. Šeit aizritēja Ilmāra, Raimunda un Silvijas bērnība. Toreiz Elmārs vēl nezināja, ka visu savu mūžu nosēdēs piepīpētā redakcijā. Raimonds sapņoja, ka būs sacīgs braucējs un saņems diploms un medaļas. Viņam pat prātā neienāca, ka būs inženieris kolhozā un saņems. Jā, un saņems rājienus. Ne jau tikai. Mums ir 5 uzslavas rakstu un visi ierāmē. Nu, beidz. Tāpēc Silvija nedomāja, ka kļūs ārste. Katrs sapņoja savu sapni. Bet mamma par visiem kopā. Tas ir vienkārši lietiņas, kuras mamma saglabājusi tik daudzus gadus.
jo tās glabā nākotnes izjūtu, laimes gaidas. Un tas, kas apaudzis ar sapni, tas ir dzīvs. Un šodien, kad mammas dzīve nonākusi krustcelēs, Nika. Māma, kas tev? Beidz, Gundagu. Kā vēlies, mīļais? Labi, pacelsim kausus par jaunu dzīvi. Vecmāmiņ, lūdzu, neraudi. Kāpēc tu raudu, vecmāmiņ? Vecmāmiņ, brauc pie mums dzīvot. Mēs tev klausīsim, tev būs labi pie mums. Jā. Puikas, un tagad paskiet vecai mātei ar labu nakti. Un ejam gulēt. Es negribu gulēt par ko? Es negribu. Puikas, Tiek ābolu. Tas nu būs nekāda ābola, nekāda āboli. Iedošu ābolu. Es tev sīkstu nedošu nevis ābolu. Es vēl tagad man ziņoju. Un tagad tā paskiet ar labu nakti. Ar labu nakti. Un ejam. Ja Stārķis atnesīs atkal dviņas, es nenodzīvošu līdz pensijai. Es arī gribu ko teikt. Es beidzot precos. Nopietni. Apsveic, Silvija. Apsveic. Paldies. Kad jau visi tad es ar. Nu, mīļie, 5 zvaigznītes. Aha. Nu, un kas tad būs mans jaunais švāģeris? Ārsts. Aha. Nu, zin, tad tā kā nevienam. 3 dienas, 3 naktis, 3 sompirtis un vispār ar lielu blīkšķi. Nu, tad par blīkšķi. No, prā. Jā. Kāds būs pavisam klusas. Kāpēc tad tā? Jums naudas žēl, vai viņš tāds nabaks? Nu jau tāpēc. Ir tādi apstākļi. Viņam līdz šim bija ģimene. Bet nedomājiet, viņš ir brīnišķīgs cilvēks. Es neesmu vainīga, ka var iemīlēt tikai tādu vīrieti, kas ir personība. Cik viņam gadu? Tikpat cik tev. Meit, ja tu esi tā izlēmusi, ja sirds jau tā saka, es nekā cita nevēlos, lai tikai tu, lai viņš un lai jūs visi būtu laimīgi. Nevajadzēja nekā man teikt šovakar. Nekas, nav jau nekāds retums. Viss normas robežās. Elmar. Nē. Puikas uzreiz nolūza. Ko jūs kā rūdeni apliet? Bērni, arī es gribēju jums kaut ko teikt. Es ceru, ka jūs man piedosiet. Es nekur nebraukšu. Es palikšu tepat. Mamma. Tu domā, ko tu runā? Kā Nu, tu tas taču tā? nav nopietni. Es to saku pavisam nopietni. To nu gan nevajag, kā tas izskatīsies.
Viss prasīs, kur māte likāt aizbrauc atpakaļ un neatvedēt, nu? Mani jau tur neviens nepazīst. Toties mūs pazīst. Es arī saku, ka tas nav nopietni. Acu mirklīga reakcija uz dažām neapdomīgām runām vairāk nekas. Līdz rītam tā izgaisīs. Tas nemaz nav mammas raksturā. Kas nav manā raksturā? Ko tu iesāksi tukšā mājā? Visas mantas sadedzinātas, apraktas. Visas ne. Derīgās ir palikušas. Es neņemu nopietni to, ko mamma pašlaik runā. Rīt mašīnā iekšā un prom. Kā tu? Man aizvedīs ar varu? Nu, kaut vai ar varu. Ar varu, dēls, es neiešu. Un ja es tev lūkšu, tad arī ne. Arī tad ne. Tu atceries, kā naktī Jelgavā, pie kopmītnes durvīm, kad es tevi lūdzu. Ko tu man teici? Ko tu man atbildēji? Tā, mamīt, ir pavisam cita lieta. Labi, pietiek runāt. Jebrit vai kociņ, tevi mīlu, bez tevis dzīvot nevaru un negribu. Beidz. Tad nāc un saņemi par ķīlu. Nu ko, tad iedzersim par tiem darbiem, kas te cīrulīšos nekad nebija padarāmi. Pro. Vizmiņ, ko tu te dari? Iešu gulēt. Viena. Es neciešu alkohola smaku. Vizmiņ. Tu neaiztiec mani. Kas tur staigā?
tur staigā? Neviens. Māja ir vecs, tāpēc čīkst guli. Kā tu domā, vai mamma brauks līdz Raimondam? Nezinu. Jums gan vajadzēja iejutīgāk aprunāties ar mammu. Kam? Tev un Raimondam. Nevis dzert. Pie viss vainīgi tava runa. Nebūtu speciāli uzvandīts jūtas, viss būtu noritējis normāli. Bet tāda lēta sentimentāla paņēmiena tie iedarbojas piemērotos apstākļos. Tur vēl kāds nevar aizmigt. Diez vai šonakt vispār kāds var aizmigt. Tas ir Raimonds. Cik tomēr drausmīgi, ka vīrietis krāts. Raimonds vienmēr krāts. Tēvs arī krāts. Interesanti, ko viņš mammai toreiz tādu pateicis. Nezinu. Raimonds atteicās nākt uz mūsu kolhozu. Kāpēc? Paprastu viņam to. Tu esi drūms kā aizslēgt vakā. Tu kādreiz esi redzējis aizslēgt aku? Tu tāds esi. Silvija gāja pie mammas. Varbūt, ka mamma gribēja dzīvot pie Silvijas. Ļoti iespējams. Ilmār, kāpēc mums nav ģimenes? Jā. Divi nav ģimene. Tu pats mani toreiz pierunāji. Es tikai piekritu. Elmār, tu dzīvo divas dzīves. Tu slēp viņas fotografiju. Tad tu rakņājies pa manu rakstām galdu. Es nerakņājos. Bet arī tavs māca albumā ir tieši tāda pati fotografija. Vakar, kad es redzēju, kā jūs abi viens otrā skatāties. Greizsirdība stimulē fantāziju. Nav greizsirdība, tas ir izmisums. Vakar, kamēr jūs bļaustījāties, es runājos ar tavu māti. Par ko? Par tevi. Un arī par to sievieti. Tu viņai prasīji. Vai nedrīkstēja? Viņa esot bijusi ļoti jauka meitene kādreiz. Tikai nedomā, ka Ingrīda tev ir uzticīga. Viņa nav nekāda Solveiga. Viņai jau esot bijuši vairāk romānu pēc tam. Kāda man tur daļa? Tā tur rakstām galdā nav tikai fotografija. Tā ir mūsu nepiepildītā mīlestība. Es esmu centusies būt tev draugs. Sieviete. Esmu centusies rūpēties par tevi kā māte. Bet ar to nepietiek ne tev, ne man. Rīt no rīta, kad māte atstās cīrulīšus, šī sieviete noteikti te atnāks. Es pieiešu viņai klāt. Atdošu tevi. Arī es zaudēšu savu māju. Bet māja nav tikai 4 sienas. Māja ir cilvēks. Veltīgi, Gondak, veltīgi. Tas viss ir veltīgi. Šī nevarīgā samierināšanās. Kā es to neieredzu. Kā es to nevaru ciest.
Ko tu krāps? Logiem stikli izvirs. Vai jau rīts? Nē. Kāpēc tu neguli? Nevar nervi netur. Tu pat esi pie visu vainīga. Es neesmu cilvēks, kā te pret mani vakar izturējās. Neviens ar mani nerunāja. Nu jau. Runāja zinātņu kandidātu un ārstu savā starpā. Bet ar kolhozniekiem neviens. Tu pati ne ar vienu nerunāji. Es, ja? Sēdēji sapūtusies un bāroji bērnus. Vai tas nav apvainojums, kā tev māte vakar teicās? Es ar tādu prieku braucam pie viņas. Mums būtu vieglāk, ja kāds pieskatītu māju. Puikām arī tas nāk par labu. Pat ja viņi tagad nāktu, tas vairs būs tas. Kas? Lāpīts paliek lāpīts. Mēnesis spīd tieši bērniem virsū. Vajag kaut ko aizklāt priekšā. Ņem manu segu. Tu esi par daudz labs, Raimond. Tu nosauc bez segas. Tev rādi tev gluži vienkārši apceļ. Kundega pat. Kā viņu runā? Tik smalka un gudri. Tur bijusi kaut kādus zvanus klausījusies. Elmārs. Ko viņš dara tajā laikā, kad tu sities vai nost? Mammai kartupeļs ratavs. Pilsētā pakauskās. Vai viņš zina, kāds tev darbs? Viņš zina, kāda atbildība galvenajam inženierim septembrī un oktobrī, kad slikti laika apstākļi. Un Silvija. Viņa kādreiz ir kaut ko mājās darījusi. Sievai vīri atņem to gan. To viņa prot. Tu esi te brauc. Sienu pļaut, malku cirst. Elmārs jau arī brauc? Nē, Raimond, mazāk, daudz mazāk. Un gluži vienkārši žēl, ka tev apceļ. Gudvārds es tev saku, tev apceļ. Tu mašīnā izslēdzi? Silvi, tu smēķē? Tā pēdējā laikā gadās. Vai tu negribi? Ko viņi visi zina par mani? Un nekas ar nav jāzina. Neviens nekad tik daudz negrib zināt par otru, kā pārspriežot morāls jautājumus. Laikam gan. Man maz nevajadzēja sev mēģināt kaut kā attaisnot. Īpaši par to personību. To nevajadzēja teikt. Raimondu un Tīsmas klātbūtnē nevajadzēja. Tu esi nosalusi, iesim pastaigāties. Nāc. Bērni viņam ir? Ir. Cik? 1. Cik vecs? 8 gadi. Es saprotu un pilnīgi paredzu, kā uz mani skatīsies. Viņš man tik ļoti mīl. Viņš ir gatavs uz visu. Arī mamma mani nesaprot. Nekas, kad jums piedzims pirmais bērns, tad sapratīs. Mamma visu uztver kaut kā ļoti ideāli. Es pat baidos, kāda viņai būtu bijusi dzīve pie Raimonda. Varbūt vientulība mammai visvairāk nepieciešama.
Kad cilvēks tuvojas savu mūžu galam, viņš sāk domāt par saviem nepadarītajiem darbiem. Pēri mēs neesam tikai tādi, pa pusē padarīti darbi. Es vakar pēkšņi konstatēju, ka es nepazīstu mammu, ka viņa tik spēja varēja nostāties visiem pretī. Viņa taču visu mūžu visiem ir paklausījusi. Saviem vecākiem, vīram. Tā gluži nebija. Tā tikai izskatījās, ka tēvs te rīko. Patiesībā viņa visu te nokārtoja neredzami. Viņa taču bija tā, kas panāca, lai mums visiem trim būtu augstākā izglītība. Un kā viņa ir centusies mūs visus saturēt kopā, kaut vai tās jaungada sagaidīšanas. Es neatceros, ka kādreiz kāds būtu uzdrīkstējies neatbraukt. Vai pavasarī, kad tu cīnījies par to otru istabu? Mammas vārds bija minēts tavā iesniegumā? Gāja runa par to, ka tu viņu ņems pie sevis? Tas nebija nopietni domāts. Bet mamma vispār to zināja? Nē. Kāpēc tad tu viņai to neteici? Varbūt toreiz jums jau bija tāds nodoms, ka tu un viņš jūs saiesit kopā un jūs dzīvosit? Nē. Toreiz mēs vēl nebijām tik tālu. Silvija. Tu laikam domā, ka es... Silvija, pagaidi. Ja tu zinātu, cik man ir grūti, visi mani... Un tu arī vienīgais, uz ko es cerēju. Es domāju, mēs izrunāsimies, tu viss sapratīsi. Nu, nomierināji. Un tev? Izmisums pārgāja? Man ir skumji, Elmāra. Mēs esam divas bites, kas ieslēgušās katrs savā šūnā. Atkal. Tu kādreiz esi redzējis šūnā ieslēgušos biti? Mēs nedrīkstam divi vien dzīvot. Ņemsim mammu pie sevis. Mamma dzīvos tavā istabā, bet mēs saspiedīsimies vienā. Mūsu istabā klaudzēs divas rakstām mašīnas, bet mammas istabā dūks ratiņš. Nu, tu padomā, kas tā būs par dzīvi? Paies pāris dienas, un tu gribēsi būt bezgalīgi viena. Ja man uznāks tāda brīža, es iziešu virtuvē, vai aiziešu uz kīno, vai klīdīšu pa ļaužu pārpilnām ielām. Tu negribi, ka mamma nāk dzīvot pie mums. Tas nav reāli. Tev es padomāju, kā jutīsies pie mums mamma. Vai viņi nenonīks uz mūsu mīkstajiem paklājiem mūsu oranžērijā? Vai viņai nepietrūks gaisa starp mūsu grāmatu plauktiem? Raimond, kāpēc tu toreiz nenāc uz mūsu kolhozu? Sadales komisijā nebija pieprasījuma. Paklausies, es tev nopietni prasu. Tu būtu nācis? Ja es būtu beidzis lauksaimniecības akadēmiju? Jā. Un ja mamma speciāli būtu atbraukusi un aicinājusi? Tu būtu gribējis nākt? Es nezinu. Labi, ka tu vismaz puslīdz godīgi atzīsties. Un kas ir cīrulīši? Būda bez nākotnes. Un te tāpat būtu. Jār, jāstāda, jāpļauj sienas. Tik daudz darba jāpieliek, un viss tas par velti. Un vai man kolhoz darbā būtu kāda autoritāte? Par cīrulīšu Raimi, tā viņi man te saukātu. Un tu jau toreiz visu to tik smalki spēji aprēķināt? Bet to tu nepierēķināji, ko mēs esam zaudējuši pamatot šo būdu. Ka nākotnes te nav mūsu dēļ. Pārāk daudz pēdējā laikā pamest māju. Nu, un tu negribētu būt brīvs. Tēvs ciest nevarēja, ka kāds tev dīkā un neko nedara. Darbs viņam bija tikpat tā kā ticība. Tieši šīs ticības šodien mums visvairāk pietrūkst. Ir tev ir man. Tēva atbildības sajūtas pret zemi. Tēvs zemi mīlēja. Tu tikai apstrādā. Visi bēg prom un es, lai būtu tas muļķis. Jūs traktori sēdēti te mājās visu padarīt. Piedod. Es arī strādāju. Rīgā, redakcijā. Tu domā, man bija viegli?
Strādāt par korektoru un reizē studēt. Tu neaizmirsti arī to, ka neviens no cīruliešiem tik maz palīdzības nav prasījis kā es. Un palīdzējis arī vismazāk. Silvija vēl mazāk. Tā vēl mazāk. Vastārs pa nometnēm nobraukāja. Ko jūs kādā sakrā? Iet runa par attiecību pret cīruliešiem. Pret cīruliešiem es arī esmu kaut ko nogrēkojusies. To nu es nezinu. Te minēja man vārdu. Es skaidri dzirdēju. Ko tu bīstama tā uz mani skaties? Man bija apģērba kaut kas nav kārtībā. Kāpēc nedrīkst? Turpmāk es zināšu. Paldies par aizrādījumu. Meitenes. Raimond, brauca mājās. Nu, pagaidi, nomierini. Cik ilgi tu tās gudrās turunas klausīsies? Paši viņi bēg no mācas pa gabalu. Un tev vienīgajiem, kas ir norūpējies, kur viņi paliks, vienīgajiem, kas kaut ko dara viņas labā, viņi visi tev brūk virsū. Ko tas nozīmē? Bēg pa gabalu. Starp citu, ja tu gribi zināt, mēs varam ņemt mammu arī pie sevis. Jā, varam. Jūs? Ja jums katram būtu 2 istabas, arī tad jums vēl būtu par šauru. Nē, tu paskaties, ko? Mums jau nav ne personīgās mājas, ne mašīnas, ne bērnu, kur jāuzskata. Zini, ko? Ko tu ar to gribi teikt? Tu uzskati mūs par izmantotājiem? To es tev neesmu teicis. Tu nemaz nevari to pateikt, tāpēc, ka tu esi lupata. Kauties, es ar tevi neiešu. Elmārs nav lupata. Ko tu? Tūlīt atvainojies. Es vēl pateikšu, kas tu tāds esi. Lamāties es nevajag. Ar rupi cilvēku varbūt tiešām nevajag lamāties. Raimond, neļauj sevi apsaukāt. Tādai sievietei sevi apsaukāt! Kādai? Es prasu, kādai? Mamma nāk. Labrīt. Labrīt. Ko jūs visi tā? Sastrīdējāties par kaut ko? Nē. Kur tu biji, mamma? Kapsētā pie tēva. Jūs droši vien neesat ēduši. Mam, mēs te runājam par tevi. Nāc pie manis dzīvot. Kādēļ? Jā, mam, nāc pie mums. Tev būs atsevišķa istaba. Un jūs vienā? Nē. Gundegai tak vienmēr jāgatavojas lekcijām. Tev tik daudz jālas, jātulko, es nevaru pie jums iet. To visu var nokārtot. Tas nav nekas, mamma. Paldies, dēls. Paldies, Gundega, bet es neiešu. Mām, tu neņem ļauna, ka es vakar. Ko, Vizmiņa? Ka man tā iznāca. Par tām mantām. Es jau neko neteicu, lai gan man likās, ka daudz. Nav jau nemaz tik daudz. Krausim tik mašīnā, cik sajiet, pēc pārējām es atbraukšu rīt. Es jau tev vakar teicu, Raimond. Tu neesi pārdomājusi? Nē, dēls. Nu, ko nu es jau neiešu tev ar varu vilkt mašīnā? Es gribēju tikai to labāko. Mamma dzīvos pie manis. Tā istaba, ko es pavasarī dabūju klāt, tā bija domāta tev, mamma. Man? Jā, es viņu pieprasīju tev. Ko jūs visi? Nē, no ko jūs? Es neiešu ne pie viena. Cīrulīšos palikt tu nevari. Es nepalikšu cīrulīšos. Es tikko sarunāju īsta pie Pēters un Alvīnas. Kā tu ies pie svešiem dzīvot? Jā. Alvīna ir viena, es viena, mēs būsim 2. Turklāt man ir daudz darba. Tie līni jāsavērp 5 maisi, tas nav maz. Savērps līnus, nu un ko tad? Tad? Vismā fiks modinu un ķēr puikas, mēs braucam mājās. Vai tās vistas? Tagad vistas vēl prātā. Desmitos ir autobuss. Braucam ar mēs Gundegu. Es arī braucu. Bet kā tad mēs tā atstāsim mammu? Ja mēs viņai neesam vajadzīgi. Tas nu gan nav tiesa. Man pietiek. Jābrauc ir. Ejam pēc mantām. Vīzmā, ko tu tūļājies? Taisies ātrāk! Mam,
Mēs arī braucam. Ak, jūs arī? Jā. Un brokastis? Paldies, man nav vairs laika. Autobuss mūs negaidīs. Dēls. Labi, mamma. Varbūt ne nākošu sestdienu. Bet pēc pāris nedēļām es noteikti atbraukšu. Tu arī, Silvi? Jā, mamma. Man vakarā jābūt mājās. Mamīte. Uz redzēšanos. Nu, lai! Puikas, ātrāk uz mašīnu! Atā, vecmāmī! Uz redzēšanos, vecmāmī! Brauc ciemos! Mēs tevi gaidām! Atpēc konspektēs! Paskat, Zelma. Nu, paldies Dievam, kā mēs skrējām ar Ingrīdu. Kur tas šī aizbrauca? Vai tā brauks tev otrais pakaļ? Es jau domāju, ka viss ir prom. Viņa aizbrauc pavisam. Bez jums? Es neiešu pie bērniem dzīvot. Zelma, tu esi pavisam jocīga. Nē, esi slima. Nē, es gribēju iet noraktos pulksteņus. Visi sāētājušies. Katram savs mūžs. No rītiem zvana. Bet tā negribas celties, tā negribas. Palieku pulksteni zem spilvena, domāju, pagulēšos drusku. Arvīts nevar nociesties, sauc no otras istabas. Zelma, celies, pulkstenis jau nozvanīja. Tagad viņam nevajag ne pulksteņa, nekā. Tagad es arī varēšu pagulēties. Vai dievaidie? Jūs nedrīkstat viena te dzīvot. Es viena te nedzīvošu. Iešu strādāt dārzkopības brigādē vai kur citur. Sarunāju istabu. Cik labi, ka tu atkal sāc prātīgi runāt, es jau domāju. Jūs gribat nākt pie manis? Uz tieši ciemu? Nē. Ko es pie tevis darīšu? Strādāsit? Es nezinu. Klusībā es vairāk kārt esmu gribējis aiziet no Cīrulīšiem, bet vienmēr palikusi. Kad es vēl biju meitene, es ļoti gribēju mācīties, aizbraukt uz Tukumu pa ceļam, jau tā jocīgi. Zināju, ka vecākiem būs grūti tāda sajūta, ka es viņiem ko slikti darītu. Aizēju līdz ģimnāzijai, bet iekšā ieiet nevaru. Asaras pašas kā pjacīs, neraud meitenīt. Viens vīrietis man saka, ka es tev nopirkšu saldējumu. Es ko kājas nesprom. Domāju, izaugs brālis, tas sāk saimniekot tad. Un tā dzīve pagājusi. Sestdienā, saka, jāstrādā nav. Nav. Būtu jau labi. Es aizbraucu pie bērniem, izciemotos, ka tikai es redzu, kā viņi dzīvo. Nu tad brauksim, mantas jums visas saliktas.
Kā tad Jānis aizvadīs, šodien pat aizvadīs? Dabūs ceļa zīmi un... Kas viņam svētdienā dos ceļa zīmi? Jānis dabūs, nebaidies. Braucam. Kāpēc gan, ne? Es tagad esmu brīva kā cīrulis gaisā. Es nezinu, Ingrīda. Varbūt man tomēr nevajadzēja braukt prom. Kādēļ? Interesanti, ko viņš teiks, kad uzzinās. Elnors? Viņš būs priecīgs, ka viss tik labi nokārtojies. Viņš brauks pie mums ciemos. Viss būs labi. Tā mēs visi tur labi sadzīvosim. Man ir prieks, ka es beidzot kādam cilvēkam izdaru ko labu. Arī es visu mūžu esmu gribējusi tikai labu. Jānim. Jā. Nebrauc no prāmja. Kā tā nebrauc? Prāms līdz priekšsiemam neiet, jābrauc vien būs. Jāni. Es braukšu atpakaļ uz Sīrlīšiem.